Heisā, hopsā, Aritā, kas notiek? Jāiet makšķerēt. Es dzirdu entuziasmu tavā balsī. Tāpēc, ka es neticu tām vēdzelēm. Viņi netic vēdzelēm. Mēs esam ieradušies noķert kādu asarīti un varbūt arī vēdzeli. Iesim laimi meklēt. Viņš uzliek savu veiksmīgā cepuri. Tā ir mana veiksmīga asarīšu cepuri. Nē, esmu atradis vēdzeļu cepuri. Nu labi, mēs šaujam. Vēl ledu ķert. Ledus kustējies. Bieži plānots palicis. Nav baigi biezies tajā vietā. Iespējams pēdējais ledus. Jāķer moments. Kādu 10 centimetri vēl bija, bet tagad ir +5 grādi. Nav nekas baigas spožais. Cerams, ka varēsim arī kaut ko noķert. Ir pulkstenis pēc 3 pēcpusdienā. Mēģināsim tagad kādu asarīti noķert. Un pēc tam līdz ar tumsu uz vēdzelēm. Nu, cerams, ka kaut kas arī būs. Mēģināsim noķert kādu asarīti. Arī tu jau noķēra vienu asarīti. Tu domā šādu asarīti? Tas ir skaists asarītis. Jāmēģina jauni āliņi. Vecajos varbūt kāds ir, bet pagaidām neizskatās. Kaut kas staigā. Staigā, bet neņem. Iesim paprovēt jaunā āliņi. Uz zaļās. Uz zaļās. Kaut kas jau jādara lietas labā. Vai ne? Paskatīsimies pilnīgi zaļā āliņģi. Kur pagājušajā nedēļā beidzās akumulators. Vai viņi ir te vai nav? Vai arī jāiet uz burmišku? Nē, ir te uzreiz sit. Uzreiz bakstīja. Tas būs bijis. Kaut kas vēl te ir. Nikne. Bliež virsū. Kas tas tāds ir? Maziņais. Jābūt tak normāls ir še. O! Jā. Skaists asarītis. Tā teikt. Ņemams. Laižam iekšā. Jābūt vēl kādā. Nekad viņi nav vieni paši. Varbūt ir. Nē, ir vēl kāds apakšā. O! Jā. Vēl viens tāds. Nu skaists Somijas asarītis. Uz knāba. Ir. Jā, ņem tikai. Ņem tikai. Laid tik lejā. Lielāku jau gribētās. Varbūt jāliek lielāks māneklis.
Bet tad droši, ka neņems. Nāk asarīši. Te ir tas bariņš. Tas pēdējais tāds maziņš. Vajadzētu uzlikt kādu lielāku mānekli. Ceļās. Metra dziļumā. Sopēji būtībā ledus ir caurspīdīgs. Tagad ir palicis kādi 8 cm ledus vispār. Nu super minimāls, nu pēdējais, tā ka jau vairs īsti pat negribās kāpt virsū. Bet kamēr ir, tikmēr jāmēģina. Jāsatracina. Apakšā ir. Stāv. Jāuztais vecais pabeidz triks. Ar odkāpuriem jau man vēl kāds ir palicis. Nebija veikalā, nenopirka. Iemetīs šito un vēl tādu iekšā, tad jau vajadzētu kaut kam parādīties vairāk. Tādi 100 gramīgi. Varbūt, ka ir jāliek kaut kas lielāks virsū, lai piesaistītu lielos asarus. Bet varbūt viņam tieši interesē tikai maziņie mānekļi. Un pie pašām zālēm. Tagad ledus līmenis ir, ūdens līmenis ir nokrities. Un var redzēt, ka ir zāles tieši blakus. Ir jāļauj šitam māliņam atpūsties. Jāpaiet blakus kaut kur. Jā. Nē, no apakšā būt viņi ir. Viņi negrib ņemt. Vismaz ir jāpat ir vēl augstāk. Es paprovēs citur, lai šī te bišku sanāk vēl kāds. Ja nebūs jāmēģina mormeni. Mēģināsim bišku dziļāk, tālāk no krasta. Šodien arī vējš nav tik liels. Tagad arī baigi neko nezīmē. Krasta bija. Ir zālēs. Iesim paprovēsim atpakaļ. Jau nav. O, raudiņa galā. Ej, tu nost. Paskatieties. Noķēra raudiņu. Kas to būtu domājis? Mēģināsim atkal iekrast svaigā āliņģi. Ja nebūs jāiet atpakaļ uz to āliņu un jāliek kaut kāds lielāks māneklis. Nu, it kā mana teorija ir, ka viņi ir tieši zālēs. Un negrib ņemt tālāk no krasta. Arī līdekliņus iedzinusi. Kaut kas ir. Un dzēj kā uzknāba. Spēcīgi. Bet no. Ojojoj, mazais asarītis. Šitāds jau būs jālaiž vaļā.
Jāmēģina starp. Jāuzliek lielāks. Māneklis. Jā, apakšā viņi ir. Arī nav tik liela. They are very close to, I think also inside those. You can see it's, they are, but they don't want that to bait a lot. They are watching it but not like very eager to take it. Use something smaller. Yeah, or that worm. Because you can see here is it's coming. It's not attacking. It's watching only. Or you can see Arit you can catch. And they are very close. Yeah. If you go over there it's nothing. Yeah. But they are in the shores. I noticed the same thing this morning. If you went a little bit far out, you were catching some roads or nothing. But returning back to close to the shore, you start to catch a birds again. Yeah. I don't know why, but it's very weird. Something smaller. I don't know what is more smaller than this. This is quite small already in my mind. I was thinking maybe bigger. Yeah. The seawater is now very low. Yeah, it was higher last week. We couldn't see those. But this is good size. Not good size, but regular size. And here is only 1.2 meters, so. Or they are moving. Last time Mari took out a lot of those here. Okay. But we put also some worm. We caught some and then we put worm inside that. So from something is here. It's testing. Time is it? 4 o'clock. 4 and 10 minutes. Oh yeah, have to try with worm. This is good size. Like they should bite straight away, but they didn't. Really? Yeah. In March? Yeah. Oh, today is already The March. latest report for me, I think it was on March 10th or something like that. Okay. It's quite, yeah. But you never know, this year it's very hard to understand. It seems that everything is coming. Change. Everything is just late. Everything This is way. and very short like this. They are here. They are here.
But I think he came out of those weeds. Maybe. But it's very interesting. You can catch only one, or you can find where there are a lot of those nearby. Then you can catch more. But when I came here, I caught one immediately, and yeah, we're gone after that. maybe have to try different. So it seems that you need to change the place All the time, yeah. Last week it was the same. Like you can catch 1, 2, and if you find like 4, then you know they are very close. But now, like now I caught this one, and now it's nothing. Yeah. So Same here. I think so. Have to move all the time. Oh, this is huge. As always. Šāda mormiška. Vasarītis. There's nothing, I think so. It's very hard, a lot of those weeds. Maybe they are. So. Yeah. Oh, They nothing put it out. inside the weed. But you never know it. It's stupid, it's only March and the ice is very like last ice. 1 more month, it should be good. Because it started really late. This whole... Last year the March was absolutely fantastic. Yeah. And now it's... Now it's like... You have to go fishing because there won't be any ice. Es taču teicu, ka nebūs, kad tu ieslēdz kameru. Gan jau raudiņas apakšā. Kā tu zini? Pulkstens ir 5:30. Pārgāju uz Mormišku. Jo es bļitku vairāk negribu, un tādēļ ķerās tādi skaisti asari. Nē, patiesībā es tikko noķēru šādu smuku. Negribu viņi vairs bļitku. Kaut kas uzsit, bet nē.
Tagad viņi ir pie grunts, varbūt tāpēc, ka jau ir vakars. Vēl nevaram izdomāt palikt šitajā vietā uz vēdzelēm vai braukt tālāk. Super asari. Neko arī normāli nezīmē. Jāaiziet uz to āliņu, būs jāpaskatās. Nē, nu viens asars arī ir labi. Tāds uz 200 gramiem. Ir ko pacīnīties. Varbūt, ka būs vēl kāds te lejā. Grūti pateikt. Man jau, ka neliekās. Lielie asari jau, ka viņi ņem, tad viņi ņem augstāk no grunts. Viņi iet pakaļ. Pagaidām tad nekas neiet pakaļ. Tikai mazie sīkais. Jāiet uz to āliņu, jāpaprāvē. Redzēji, kāda man milz asari? Ies ar kameru skatīties? Jāpaskatās. Šajā āliņģī. Te iepriekš bija. Vismaz ik pa laikam uzbaroja. Ātri izskries tos āliņģus. Un te ir seklāks, jā. Bet nu neko arī nezīmē. Ar septītnieces šķērseni var redzēt, vai kāds lielais ir. Tad viņi parasti atsaucās. Sanāk tuvumā. Ar mārmišku viņus grūti sakacināt pie āliņa. Bet tad, kad ir, tad jau viņi ņem, jo tārps jau ir tārps. Nu, kas tad te būs? Vai nebūs? Kaut kam jau vajadzēja paņemt. O! Maziņais. Es domāju, tūlīt trāpīs uz ritmām. Viss izšaus kāds arī smukāks. Varbūt arī, ka nē. Cik tu daudz viņi tajā metra dziļumā var te būt? Tā jau ir. Kaut kas tur bija. Smuki noliec, bet nepaņēma. Tagad vairs neņems, jo ir tukšāķis. Tieši tā. Viņi ir tie pakšā. Viņš pa daudz jau gribēja iebērt. Viņš par daudz. Skatīsimies, kas te tūlīt notiks. Uz līdaku viss klusē. Nekāda aktivitāte. Soms arī teica, ka šodien švaki. Viss ir pie krasta un nekas neņem dziļumā. Viņam bija tādi paši asarīši. Aizbrauc ķert vēdzeles ar makšķeri. Nevis no ledus, bet ar makšķeri. Tāda ir tā sezona. Nu, kas tad tas tāds? Vai tad tas ir asarītis? Varbūt jāiet zālēs. Vai arī jāpaņem. O!
Tas jau ir asarītis. Tas jau ir skaists asarītis. Cepjams. Tā te viņi staigā. Staigā. Nu, paskatīsimies, vai vēl kaut kas te ir apakšā. Ne, mēģinās ar blitku, nav ko te čakarēties. Pulkstens tuvojas 6, laikam jāizlaiž būs uz Vēdzelēm citā vietā, bet paspējām ieķert. Es noķēru šādus skaistus asarīšus, arī noķēru 5 šādus skaistus asarīšus. Tie ir kaut kādi 200 gramnieki. Mazāks nav jēga. Kaut kas ir, jā. Laidīsim tālāk. Arī pastāsti, kas notiek? Nokaitināja. Visi man apēd man stārpus un nāk kaut kādi mazies perkelis. Laidīs vaļā. Tā ir kā pļunkšs. Agrāk mēs ņēmām šitādus. Ja tas likās liels. Jā, tagad negrib tīrīt. Jālaiž atpakaļ, lai dzīvo. Lai paaugās līdz nākošais. Ties vēl ar blitku pārbaudījis viņa āliņu. Neaiziem paskatītos, vai tu vari kaut ko noķert ar blitku. Es tārpi, ja tur nav ko darīt. Jā, tev jau tārpis ir, man jau vairs tārpa nav. Nu, tāpēc, ka tu šī pavēl, Es esmu tārpis izbarojis. Tagad atliek pliks dzelzes. Jā, paskatās, kas tam somo. Viņš te visu dienu esot nosēdējis pie šitiem āliņiem. Vai jādodas uz Vēdzelēm. Grūti spriest. Grūti spriest. Paskatīsimies, kas te notiek. Neviens copmans uz Vēdzelēm nav atbraucis. Vismaz neredz, bet tā kā pēdējais laiks būtu. Mana ūda klusē. Klusē. Es jau uzbēru barību pa virs. Kaut kas vēl galā ir, bet nekas neņem. Paprobēs, varbūt var kaut ko vēl piemānīt. Arī, kur laižam? Mājās. Kādās mājās? Ko? Mājās. Aizbrauksim, mēģināsim citā vietā Vēdzeles noķert. It kā jau var tepat mēģināt. Bet Soms teica, ka labāk būtu tur, jo ir jau marts. Un nevar zināt, kā tās Vēdzeles te ņemās. Lai gan te jau ir urts. Tas bija tavs, jā? Mans, jā. Te ir sēdējuši uz Vēdzelēm. Tik pa 3 metri. Caurumi. Aizlaidīs, tepat netālu. Cerams, kaut ko arī noķersim. Uz slapeno vietu. Uz super secret place. Tikai jāskatās, jo ledus tiešām čaukstējot jau. Kas nozīmē, ka jau ir pavasaris. Kas to nebūtu domājis. Kur tik īsa ledus sezona šogad ir. Nevar saprast. Jācer, ka uznāks vēl -30 grādi. Bet, nu, nav slikti, nav slikti. Un atkal izmetuši ārā zivis.
Bet es nesaprotu, kur šitie sapali vēl ir dzīvi. Kāpēc viņi jālaiž vaļā? Paspīdina gaismīgi. Nu, skaists. Man šķiet, ka tas ir ne tas apals, ne tā kas. Laidīs iekšā viņam pašam. Lai jau aizpeld, gan jau aizpeldēs. Nu, jā? Es tak neiešu te. Šo tā ir sapūdinājums dzīves. Šitā arī vēl dzīve. Nesen bijis. Lai peld. Nu, jā, aizpeldē. Laižam vēdzelēs. Viena līdeka. Asarītis. Es nezinu, ko tas tāds opmans te dara. Kaut ko ārdās. Diemžēl ledus bija bīstams, un mēs devāmies mājās, tā arī vēdzels nenoķērām. Bet šeit ir mūsu smukie asarīši, 16 gabali 2,3 kg. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos citā copas reizē.